Čau, Maksim. Čau. Daudzos video, nu nedaudzos, bet vismaz vienā es esmu redzējis, ka tu sev dēvē par flagmani. Jā, tā ir. Šodien mēs esam vienā no tavām noliktavām un uzdosim dažus jautājumus par karogiem. Pirmais jautājums tev ir. Pastāst par karoga auduma veidiem. Es esmu pamanījis, ka viņiem ir kādas atšķirības, bet tu noteikti zinās labāk. Jā, tieši tam es varu sevi nosaukt par karogu vīru, un par karogiem es zinu daudz ko. Jā, mūsu piedāvājumā ir divi varianti ar tiem audumiem, no kurus mēs šojam Latvijas valsts karogus. Viens no tiem ir gabardīna audums. Viņš ir biezāk, viņš ir zolīgāk, īsta karmīna krāsa, kura atbilst visam prasībām. Otrs variants ir poliestera audums, kurš ir plānāks, bet arī tāda paša krāsa, arī atbilst visam standartiem, visam prasībām un arī izmantojas kā Latvijas valstu karogs. Viņš ir tieši, tā kā tu jau minēji, bišķiņ plānāks. Jo skaidrs, tad sanāk, ka mums ir kopsumā tā kā divu veida audumi, bet kā ir ar izmēriem? Ja man pieņemsim ir masts un ja man pieņemsim ir fasādes karoga kāds, kurā jāpieliek karogs, kāda ir šo izmēru atšķirība, kam man būtu jāpievērš uzmanība? Ne jau tikai par izmēriem, bet arī par apstrādi. Šo te es domāju, ka vajadzētu piefiksēt. Karogu mastiem mēs piešojam karabīnus, lai viegli stiprinātu pie pašu karogu masta stiprinājuma. Latvijas valsts karogam nav standarta izmēra, ir standarta proporcija malam 1:2. Tā izskatās Latvijas karogs, un izmērs mēdz būt praktiski jebkurš. 1x2, 1,5x3, 70x1,40 centimetros. Karogu mastam mēs piešojam karabīnus, un tiem fasāžu karogiem mēs veicam apstrādi ar tuneli. Tad karogs viegli iet augšā uz standārtu baltu karogu kātu un stiprinās pie fasādi. Un kā ir, pieņemsim, ja man ir 12 metrīgs karoga masts, tad tu arī man ieteikt pēc ieskatiem izvēlēties izmēru vai ir kāda rekomendācija? Ne jau pēc ieskatiem es ieteikšu tā, lai karogs proporcionāli izskatās uz karogu mastu, tam vajadzētu būt 1/6 daļa no karoga masta augstuma. Ja tev ir 12 metrīgais karogu masts, 1/6 daļa, tas ir 2 metri. Ņemot vērā, ka ir standarta proporcija malam 1:2, tas nozīmē, ka karogam vajadzētu būt 2x4 metri. Es jau pamanīju iepakojumos, kurus tu vēri vaļā, ka tev ir arī sēru lents, vai tā nāk visiem līdzi? Nē, tā sēru lente nāk karogiem, kuri ir domāti koka kātiem pie fasādēm. Tas ir noformējums, sēru noformējums. Ir speciāls dienas, kad vajadzētu karināt karogu sēru noformējumu. Ja karogs stiprinās pie karogu masta, sēru noformējums skaitas, ka karogs ir nolaist līdz videi. Tas ir sēru noformējums. Kā, Maksim, ir ar karogu izkāršanu? Kad es drīkstu izkarināt karogu un kad vajadzētu izkarināt? Te nav divas dažādas lietas. Drīkst katru dienu, kad ir vēlme, ceļas augša karogu, lai plīvo, lai visi redz apkārt, ka plīvo Latvijas valsts karogs. Bet ir dienas, kad ir obligāti vajadzētu celt. Tas ir valsts svētki vai piemiņas dienas. Ja tu gribi, lai karogs kalpo ilgāk, ikdienu, mēs varam ieteikt izmantot arī vimpelveida karogu. Tas arī skaitas, ka Latvijas klasiskais vimpels, viņam ir standarta proporcija. Viss ir sašūts pēc likuma par Latvijas valsts karogu, arī no diviem materiāliem, kā es jau minēju iepriekš, vai no gabardīna auduma, vai no poliestera auduma ir pieejami, un lai plīvo katru dienu, lai stabi nestāv tukši. Aizmirstu pateikt, bet komentāra būs links uz saiti, kur ir redzami visi datumi, kad obligāti vajadzētu karināt karogus. Pārējās dienas pēc jūsu vēlmēm un gaumēm. Skaidrs, Maksim, skatos, ka tev noliktavā ir daudz karogu, tāpēc neprasīšu, vai pietiks visiem, jo skaidrs, ka pietiks. Bet kur var nopirkt? Nopirkt var mixmax.lv, mums ir diezgan atraktīvs internetu veikals, ielieciet grozā, atzemiet, kur viņu piegādāt, un mēs noformēsim to pasūtījumu. Vai jebkura no būvniecības veikala kuršiem visa Latvijas teritorijā.